nekāds pārsteigums, ka orientēšanās sportā galvenais palīdzeklis, lai veiksmīgi veiktu distanci, ir sporta karte. Un tagad es jums pastāstīšu, kas ir kas šajā kartē. Tāds mežs, kādu mēs redzam šeit, labi caurskatāms un viegli caurredzams, kartē tiek apzīmēts baltā krāsā. Savukārt šāds mežs kartē ir attēlots zaļā krāsā, jo sliktāk caurredzams un caurskatāms mežs ir, jo zaļāks tas tiek attēlots kartē. Takas, taciņas, ceļi un stīgas kartēs ir attēlots melnā krāsā. Lūk, šis, piemēram, ir parasts ceļš. Viss, kas kartē ir brūnā krāsā, attēlo dažādu veidu reljefu veidojumus. Tāds apvidus kā šis, kurā neaug koki un kas ir atklāts, kartē tiek apzīmēts zeltainā krāsā. Tas, ko jūs redzat aiz manis, tas ir purvs. Purvu un citus ūdens kartē apzīmē zilā krāsā. Purvs tiek apzīmēts ar zilām raustītām līnijām. Es esmu bedrē. Kartē bedra apzīmē ar brūnu V burtu. Tas, ko jūs redzat pa labi no manis, ir izgāzta koka sakne. Izgāzta koka sakne kartē apzīmē ar zaļu krustīju. Es jums esmu parādījis dažus no svarīgākajiem kartes apzīmējumiem. Tomēr dabā un kartē ir sastopami arī daudz citi. Un tos jūs vienmēr varat atrast un izlasīt uz katras no magnēta kārtas kartēm šeit apakšā. Uz katras kartes ir redzams mērogs. Mērogs šai kartē ir 1/7500. Tas nozīmē, ka 1 cm uz kartes atbilst 75 metriem dabā. Magnētā vēl izmanto mērogu 1/10 000, kas ir 1 cm kartē, ir 100 metri dabā. Ir svarīgi vienmēr apsīties mērogu kartes stūrī. Tagad, kad esam apguvuši pamatus par karti, varam doties paša orientēšanās distancē.